Viss kārtībā, draugi, es tad īsāko ceļu. Kur mēs braucam? Īsāko ceļu. Tūlīt jau būsim Viļņā. Aizstās ceļš uz Viļņu, jā. Tie slavenie Viļņas ražu lauki, jā, ar ko Viļņa ir ļoti slavens, starp citu. Pēdējo reizi, starp citu, interesants fakts, ka es biju Viļņā, tur bija vairāk mājas. Un rekur arī govs ir. Rekur ir vidējais viļņinieks. Ilzīte brauc pa tur, kur govis un tur, kur traktori. Un mēs braucām Latvijas virzienā, līdz ar ko mums likās, ka Ilzīte ved mūs atpakaļ, ne jau uz Viļņu. Mēs trāpījām pa Graņķeni, bija govs, bija zirgi, bija skaisti skati, vispār bija ideāli. Visiem patika. Pakratījāmies un bijām apakaļ uz šosejas. Ceļā uz Viļņu. Es nezinu, mēs pie kāda mājās braucam, pasties, kur mēs esam. Es teiktu kontrolēts, jau teicis, kāpēc jūs man neuzskaties? Mēs it kā virzamies uz Latvijas pusi, redzat, Latvija ir šeit augšā, un šeit mūsu Ilze tā kā vēd lēnām uz, es nezinu, jā, bet es viņai uzticos, jo Viļņa, ja nekas nav mainījies, tad Viļņa ir šeit lejā, un mēs turpinām kustēties ne uz leju. Un tagad mēs nogriezīsimies vēl tālāk uz augstu. Nē, viss kārtībā. Jā, zirdziņi un govis liecina, ka mēs esam ļoti tuvu Viļņai, Viļņas centram.